Latvijai ļoti būtiski stiprināt ekonomisko attīstību, un tas nav iespējams bez jaunu tirgu apgūšanas. Tāpēc 70 Latvijas uzņēmumu pārstāvju delegācija kopā ar augstām valsts amatpersonām devās vairāku dienu vizītē uz ASV. Tās laikā notikušas augsta līmeņa tikšanās ar Amerikas uzņēmumiem un organizācijām, toskai tādiem gigantiem kā Microsoft, Google, Meta, NASA un OpenAI. Latvija ir uzstādījusi ambiciozu mērķi – 3 līdz 5 gadu laikā dubultot tirdzniecības apgrozījumu ar ASV. Šī vizīte bijis būtisks solis mērķa virzienā, jo uzņēmēji nav atgriezušies Latvijā tukšām rokām. Par šiem panākumiem daļa pateicības arī virknē ASV dzīvojošo latviešu, kas palīdzējuši Latvijas uzņēmējiem sarunāt tikšanās ASV kompānijām un nodrošināt to veiksmīgu norisi. Un esmu pārliecināts, ka bez jūsu iesaistes tas nebūtu gluži vienkārši iespējams. To, ka uzņēmīgus latviešu jauniebraucējus San Francisco gaida ar atvērtām durvīm, apliecina arī vietējās latviešu sabiedrības pārstāvji. Sevišķi tie, kas ir strādājuši biznesā vai arī citos laukos, kad viņi ir ļoti atsaucīgi pret Latvijas uzņēmējiem. Es personīgi jūtos ļoti pozitīvs par to. Man ļoti patīkās iet un iepazīties. Es pats arī strādāju finanšu nozarē. Esmu diezgan daudz jau strādājis ar startupiem. Un tā joma man ļoti interesē un es ļoti gribu iesaistīties ar sevišķi uzņēmējiem no Latvijas. Kā veicināt saiknes starp Latvijas uzņēmējiem un ASV dzīvojošiem latviešu profesionāļiem? Vienkārši nebaidīties sazināties, iedrošina Google darbinieks Didzis Vilcāns. Vai caur organizācijām kā Lija vai uzņēmēju organizācijām, vai vienkārši pašiem ieiet LinkedInā, meklēt Latvija vai citas atslēgas vārdas saistītas ar to un konkrēti atšķiršanās vietu, kas tev interesē, un tev noteikti izdosies atrast kādu un vienkārši uzrakst. Un lielākā iespēja ir tāda, ka viņi tev arī atbildēs un būs ļoti priecīgi padalīties ar savu pieredzi un varbūt sniegt kādus ieteikumus. Didzis pārliecināts, ka Silīcija ielajā strādājošajiem noteikti kabatā ir daudz viņa vārdiem super noderīgu padomu, kurus nodot potenciālajiem Latvijas eksportētājiem vai tiem, kas vēlas atvērt savu biznesu šeit. Noteikti ir lietas, kas varbūt mums vienmēr nenāk dabiski. Man liekas, tā iziešana no savas komforta zonas, tas ir viens spēj sevi pārdot, pat ja varbūt tas neliekas dabiski. Aktīva tīklošanās. Veiksmīgs veids, kā tīkloties, ierodoties San Francisco, ir aktīvi iesaistīties latviešu sabiedrībā. Mums ir 18. novembra pasākums katru gadu. Tieši pēdējos gados man ir tāda sajūta, ka ir aizvien jauni cilvēki, un tie pārsvarā ir šie no Latvijas iebraukušie latvieši, kas šeit nodarbojas ar uzņēmēju darbību, strādā dažādās Silīcija ielejas firmās. Un tā kā noteikti šī ir tieši tā vieta arī, kur viņiem ir jāatnāk vismaz 18. novembra pasākumā, lai izveidotu kaut kādu saikni ar šeit jau strādājošo kopienu. Spilgts piemērs ir Gerda Ogriņa, kura 2 gadu laikā kopš atbraukšanas cieši iekļāvusies latviešu kopienā San Francisco. Es esmu Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības valdē. Mēs esam atbildīgi par dažādām jomām, tā skaitā par pasākumiem, kas notiek San Francisco un Silīcija ielejā. Un ļoti liela daļa no visa, kas notiek šeit latviešu sabiedrībā, pateicoties tam, ka cilvēki aktīvi iesaistās un paši meklē veidu, kā turēt latvietību dzīvu, turpināt tradīcijas un kultūru. Kuras ir latviešu stiprās puses, kas palīdzēs izsisties milzīgajā Silīcija ielejas biznesa konkurencē? Man šķiet, ka mēs esam ļoti centīgi. Mēs esam... Mums vajag, lai viss būtu ideāli un perfekti, un man liekas, ka man tas palīdz ļoti darbā, sevišķi, ka man ir jātaisa kartes, un man liekas, ka, lai būtu veiksmīgs Silīcija ielejā, ir vienkārši jābūt ļoti drosmīgam un ļoti ir jāuzdrošinās. Un man liekas, ka tad viss sanāks. Idejas mums ir, strādāt gribēšana mums ir, pats galvenais ir uzdrošināties. Vēl viens ieteikums
Nekad nepieņemt nē kā atbildi. Ja vienas durvis ir ciet, meklēt citas un turpināt pārliecināt potenciālos investorus vai sadarbības partnerus par ideju, kurai paši ticat. Tas būs vēl viens solis tuvāk personīgo un arī Latvijas ambiciozo mērķu sasniegšanai ASV tirgū.